Sveicināti! Šodien es jūs gribu iepazīstināt ar jaunu ierīci, kuru mēs atvedam no Amerikas Savienotajām valstīm. Un pašlaik šī arī ir tāda līmeņa vienīga ierīce Baltijā. Šo ierīci mēs saucam par auras kameru, dēļ tā, ka tā spēj parādīt cilvēka bioenerģisko lauku, ko mēs saucam par auru. Un spēj ne tikai parādīt, bet arī noteikt un aprakstīt pašreizējo cilvēka fizisku, psihoemocionālo un arī garīgo līmeni. Vēl pirms nedaudzajiem gadiem savu auru varēja redzēt tikai nedaudzi izredzētie cilvēki. Bet tagad mēs Centers Long Life piedāvājam šo iespēju katram. Un šajā video jūs redzēsiet aura kameru darbībā. Šeit var redzēt aura kameras ierīci. Kā jau teicu, tā spēj identificēt cilvēka auru, kā arī diagnosticēt viņa fizisku, psihoemocionālo un garīgo stāvokli. Šeit var redzēt, kur likt rokas, jo pēc rokām tieši mēra cilvēka bioenerģisko lauku. Tad tas ir auras displejs, kur arī parādos es. Vienīgi šī nav mana aura, jo ierīce pagaidām darbojās standby režīmā. Te ir operatordators un kamera. Mums ir cilvēks, kuru tūlīt mēs mēģināsim diagnostēt. Anastasija, labdien! Labdien! Un es palūkšu jūs pie datora. Tad cilvēks apsēžās. Anastasija, noliec lūdzu savu kreiso roku. Jā, tā te. Un tūlīt sāk parādīties Anastasijas arī aura. Varbūt no kameras puses mēs varētu redzēt, kā izskatās Anastasijas aura. Tad mēs redzam, ka tā ir oranža dzeltenīgajā krāsā. Jums būs iespēja, proti, arī redzēt bišķiņu lielākā ekrānā. Viņi nedaudz uztraucās, mēs to varam redzēt. Un, piemēram, ja mēs uztaisam šādā te veidā, mēs varam redzēt Anastasijas auru. Tad tā izskatās šādi. Tā atkal pataisam pa mazu. Nu, mēs varam redzēt, ka tā ir zelta oranžā krāsā. Šajā pusē te ir aura. Te mums parādās dažādi enerģijas līmeņi, par kuriem mēs pastāstīsim klātienē. Un ko mēs varam redzēt? Mēs varam redzēt arī cilvēka čakras. Tā. Un tad mēs varam arī redzēt Anastasijas čakras visas un tad kā tas darbojās. Atpakaļ uz mazo režīmu. Un tad šī aura kamera arī dod mums iespēju ne tikai ieraudzīt savu auru, bet arī saprast, ko tad tas krāsas nozīmē. Tad mums ir pieejama latviešu, angļu, krievu un vairākas citas valodas. Taču šoreiz tā mēs izmantosim krievu valodu. Un šīs ir Anastasijas apraksts. Tad šīs apraksts ir krievu valodā, taču tas pats ir pieejams latviešu valodā. Ar visām fotogrāfijām, ar visām čakrām. Jūs iegūsiet šādu te izprintes lapu sev, kur būs aprakstīta jūsu personība, jūsu iespējas, garīgais, mentālais un fiziskais līmenis. Tad tas ir par čakrām, kādām krāsām, ko tas nozīmē. Un tas būtu arī viss. Tad jums rokās būs informācija par jūsu iespējām, par jūsu intelektu, par jūsu garīgo aktivitāti. Vairāk informācijas par aura kameru un arī par mūsu centru Long Life jūs varat iegūt internetā www.cll.lv.
Aura kameru mēs piedāvājam ne tikai privātajiem klientiem, bet arī izbraucām uz korporatīvajām balītēm un iesakam to izmantot dažādu tipa pasākumos, jo mēs esam pārliecināti, ka šī ierīce spēs padarīt pasākumu interesantāku, neparastāku un, protams, inovatīvu. Ja jums ir interesi iegūt vairāk informācijas par šo ierīci, mēs gaidām jūs mūsu centra Longlife mājaslapā www.cll.lv. Veiksmīgi jūsu centrs Longlife!